Es šobrīd neredzētu tiešu kaut kādu ietekmi, piemēram, uz Latvijas iekšpolitiku. Jā, Latvija ir minēta. Manuprāt, ka mūsu arī tiesība aizsardzības iestādēm vajadzētu izpētīt šos failus un saprast, vai tur kas ir darāms vai nav darāms no mūsu tīri tiesība aizsardzības iestāžu viedokļa, lai gan daudzos jautājumos tur tie gadi, 2001, 2007, 2011, ir gana jau labs laiks, tie ir notikumi 25, 15 gadu robežās, bet tas, kas ir nepatīkami, tas, kas gan satrauc, tas, kas, diemžēl, atkal vēsturiski, protams, mēs runājam mazliet par citu laiku, ir, ka mēs redzam, ka tomēr Latvija, mūsu cilvēki ir izmantoti vai ir figurējuši kaut kādās lietās, modeļa aģentūras, kaut kāda veida, teiksim, cilvēku iesaiste aktivitātēs, kas nav likumīgas, un tas nav labi, bet cik tas ir vērtējums juridiski, tiesiski, tas būtu tiesība aizsardzības iestāžu jautājums. Es saprotu, ka pagaidām nekādi tiesiskās sadarbības, tiesiskās palīdzības lūgumi no ASV vai citām valstīm šajā kontekstā nav saņemti, bet būsim realisti. Tas ir arī pietiekami īsts laiks, kopš visi šie dokumenti ir publiskoti.